Sveiciens! Iepazīstināšu tevi tuvāk ar vaizmielu produkciju. Neiedziļināšos super dziļi katra produkta detaļās, jo viss, kas ir precīzi sastāvā, to visu var apstīties mājaslapā, reklāmu materiālos, uz iepakojumiem un tā tālāk. Es tevi izstāstīšu tieši no lietotāja aspekta, jo tā, ka tikko sāk tik taisīts vaizmieles, es biju priecīgs par to, kad man mīļotā dāma gatavo viņu. Savukārt skeptisks varbūt par to, ko gatavo, jo es vienmēr esmu bijis par, kārtīgu gaļas gabalu, šķīvja, siltiem kartupeļiem un tā tālāk. Nu, kā tu zini, Latvijas klasiskais. Es joprojām neesmu mainījies, joprojām es esmu tāds, bet es esmu super priecīgs par šiem produktiem, jo nevienmēr tev ir iespēja tikt pie tā siltā šķīvja. Vienalga, ko tu uz viņu liktu, kartupeļus, gaļu, makaronus, zīvi, vistiņu un tā tālāk. Nevienmēr ir tā iespēja. Gan ikdienas skrējienā, gan tāpat arī dodoties ceļojumos, dodoties kalnu pārgājienos un tā tālāk. Un tad tālākais jautājums ir par to, vai tavas izvēles ir ērtas, komfortablas, un vai tavas izvēles ir veselīgas. Nu, kalnu pārgājienos vēl vairāk vai mazāk viņas jau ir veselīgas. Dodoties ikdienas gaitās un netiekot pie vēlamās maltītes un atopoties 3:00, kad tev sarkanā lampiņa jau mirgo, ja? Atpazīst šo situāciju. Tās izvēles nevienmēr ir tās, kā lai saka, veselīgākās un pareizākās. Un tas arī ir stāsts, kāpēc ir radies vaizmieles. Tieši dēļ šīm te ikdienas steigām un vēlāk es ar saviem ceļojumiem to pārnesu uz aktīvās atpūtas apvidu. Tātad, no lietotāja viedokļa, es teiktu tā, vaizmielam ir 3 produktu kategorijas. Tās ir dzeramās maltītes, šīs te 3, no kurām arī viss sākās un tā ideja aizsākās ar to, kad pasaulē, Amerikā, Anglijā, Vācijā dzeramās maltītes kā Huel, Y-Food kļuva arvien populārāki. Par to, cik tie ir veselīgi, tas katram pašam vērtējums, iepazīstoties ar to, kas rakstīts uz etiķetēm. Mēs esam darījuši, kā saka, to labāko. Izstāstīšu nedaudz vairāk par to kategoriju pēc brīža, bet tagad pievērsīsimies nākamajai kategorijai. Nākamā kategorija ir siltās maltītes, respektīvi maltīte, kas ir aplejama ar siltu, karstu ūdeni. Ir dzirdēts, ka var arī ar augstu ūdeni, esmu mēģinājis, teikšu, kā ir. Jo tāpat arī šīs var apliet ar siltu ūdeni, arī to es neesmu mēģinājis. Es esmu mēģinājis tieši no ledāja pasmelt, bet siltu es neesmu mēģinājis. Līdz ar ko manā apziņā viņas ir iesakņojušās kā augstās maltītes, un šīs savukārt kā siltās. Un tad ir dažādākie batoniņi. Es vēlāk pacelšu tev kārtīgi parādīšu, ja ne katru, tad vismaz arī pa viņu kategorijām, bet tagad sīkāk pieiešu katrai. Varbūt tad es arī ar batoniņiem sākšu. Ar batoniņiem ir tā, ka sākās viss ar šādiem, kā saka, rāvu tipa batoniņiem. Rāvi ir neapstrādāts, necepts un tā tālāk. Pamats pieņemsim, šim ir dateles, sāboli, rieksts sēklas dažādi, zaļie griķi. Un kā man vislabāk pateica, kā Liena pati atbildēja uz maniem jautājumiem, ar ko tad šie batoniņi atšķirās no tā paša beginnings vai jebkuriem citiem batoniņiem, kāda ir atšķirība. Patiesībā mēs to pa proteīnu batoniņu runājām, bet tas uz visiem attiecās. Un viņas atbild bija ģeniāla. Šiem izlasot sastāvu, tu sapratīsi jebkuru sastāvdaļu. Ikviena no sastāvdaļām tev būs skaidra. Dateles, skaidrs, ābols, skaidrs, rieksti, Indijas, piemēram. Skaidri, viss saprotams. Te nebūs vai tam līdzīgas vielas, te nebūs vārdi, kurus tu vari sastapt ķīmijas kladē, kuri, diemžēl, viesojās bieži vien arī pie šiem sauktiem bio un veselīgiem batoniņiem. Netic, pārbaudi pats, kaut vai atverot mājaslapu un apstoties Rimī plauktā vai jebkurā citā plauktā uz citiem batoniņiem. Tā būs atšķirība numur 1. Tad, lai tiem, kuriem prasība pēc salduma cukura ir augstāka nekā tikai datēla,
tika vēlāk radīti šie, kas principā savā ziņā ir pusīte no šī šķērsgriezumā pārgriezta. Tu gribi, lai es attaisu, jā? Nu labi, es attaisīšu. Savādāk grūti stāstīt ir. Tātad ir pusīte no tā, kura ir pārklāta ar pusīti marcipāna. Edz? Pusīti masa ar datelēm, riekstiem un visi, kas tik tur vēl nav. Un pusīti ar marcipānu. Jā, marcipānā ir nedaudz cukurs, bet ja mēs salīdzinām ar snikeri, tad daudzkārt veselīgāks. Un kas ir interesanti mūsu pieredzē, cilvēki ir divās kategorijās, tiem, kuriem garšo marcipāns un tiem, kuriem negaršo marcipāns, bet šo ēd ļoti daudzi mums zinām cilvēki, kuriem negaršo marcipāns, bet tas sastāva apjoms ir tāds, kad tā pārējā masa viņa bišķī tā kā nomāc to marcipānu un viņš izlīdzinās un ir patīkami. Netic pagājušo pats, jo tagad to var izdarīt arī virs uzpildu stacijās un Rimī plauktos paņemot. Saka, muti jāaizētu bez mazliet pamēlošos. Ok, labi, laižam tālāk. Tālāk radās sēklu batoniņš. Viņi izveidoja tādu kopumu, enerģijas batoniņu. Bet enerģija nevis tas, ka tev iedod kaut ko no malas, bet vienkārši standarta enerģijas būsts no tās pašas dateles. Datele tev ir dabisks cukura avots, kurš nevis tā kā parastais cukurs tev uzšauj tādu enerģijas pīķi, bet viņi lēnām tev pamatīgi enerģiju dod. Es teicu, ka es piemērs no dzīves minēšu. Es mēdzu braukt ar riteni, mēdzu braukt garāks treniņus, es ilgus gadus nebiju braucis. Atsāku un pienāca garais treniņš, jāizbrauc no Gulbenes līdz Alūksnei un atpakaļ, tie 90 km plus mīnus. Nu un skaidrs, kāds laiks jāpatērē, skaidrs, cik vajag līdz uzturu. Un es paņēmu 4 šādus batoniņus, un man tie batoniņi pārsteidza. Es domāju, ka tur pamatā datele un zaļais griķis veidoja to, jo es ēdu pēc konkrēta laika, kādā es zinu, ka man ir jāēd. Un pēdējo batoniņu es ēdu tikai tāpēc, ka laiks rādīja, ka ir jāēd, nevis tādēļ, ka man būtu izsalkums. Un abrīnojamākais bija aizbraucot mājās, es atsildoties un staipoties, es neizjūtu vēlmi ātrāk tikt pie makaronu šķīvja. Man viņa pat īsti negribējās, jo es jutos paēdis. Tas man pārsteidz, tas bija viens no pārsteigumiem. Nu lūk, tāda, kā saka, mazā reklāmiņa. Tie ir tie oriģinālais, sauksim tos tā. Tad ir super jaunums, vienīgais pasaulē. Vaizmils ir pasaulē lielākais rupmaizes batoniņa ražotājs. Principā tas ir rupmaizes kārtojums, kas ir, kā tu redzi, sadarbībā ar ķelmēnu rupmaizi radies. Ķelmēni mums ir draugi, un ķelmēniem ne visi kukulīši sanāk smuki gludi, kādi nonāk veikalu plauktos. Citreiz viņi tā teikt uzzied. Uzziedēšana ir, kad virsējā garoziņa nav pilnīgi gludi, bet viņi ir ieplīsusi. Tā gadās. Un, lai neiet zudībā, tie tiek pārstrādāti šādos rupmaizes kārtojuma batoniņos. Viņi var apēst tāpat, to ķelmēnu var just, viņš iedod visai dienai enerģiju. Un tu vari būt gardēdis un vienkārši paņemt kaut kur kafē latē ar lielu šito putkrējumu virskārtiņu un paņem putkrējumu. Un tad ir īstais rupmaizes kārtojums. Tā kad ar to nebija gana, šis, man liekas, tapa gadi vai 2. Es esmu garšojis viņam vairākas versijas, un viņš patiesībā ir mans mīļākais. Es nesaprotu, kāpēc viņš nav viršos vai Rimī plauktos. Viņu dotajā momentā var nopirkt tikai pie maziem tirgotājiem vai Vaizmila mājaslapā. Viņš radās kā veselīgais snikers, un viņš ir man absolūts favorīts. Ja tev garšo rieksti, šis arī tev būs favorīts. Viņā ir arī pievienots proteīns, un te mēs nonākam pie nākamās kategorijas. Šis bišķi mazāk, bet šis tāds tīrais proteīna batoniņš. Akal bez cukura, veselīgs, vērtīgs un ar visām izēvielām skaidrs salasāmām, skaidrs saprotamām. Pēc treniņa, es teiktu, šitais te ikdienā, man viņš iet, turiet viņu tālāk no manis un uzņēmums nebankrotēs. Nu lūk, un atgriežamies pie šī te, kuram es nokodu gabaliņu. Tā kā cilvēkiem patīk veselīgas izvēles, bet patīk arī tas saldums. Tad ir brand new, pilnīgi tikko, varētu teikt no krāsnes, bet krāsnī nekas netop, tā tad nav no krāsnes.
ir jaunie updati marcipāna batoniņam. Respektīvi, marcipāna masa, šos netaisīšu vaļā, bet marcipāna masa ir sajaukta kopā ar vēl kaut ko. Šeit pieņemsim ar kafiju sajaukt kopā marcipāna masa. Tā, kas ir, labi, kamēr tas izkrīt. Šeit ir ar dzērvenīti, šitais ir, man ļoti patīk tāds skābumiņš, viņš pilnīgi savādāks, ja nepateikti, pat īsti nezinu, ka tas ir marcipāns. Un šeit, es saku pilnīgi jauni, es nezinu, man jāizlās, šeit ir aprikoze. Starp citu par izlasīšanu, kas ir svarīgi, tā kā tu skaties šo video, iespējams jau ir iznācis kaut kas jauns vai esošajā kaut kas nomainījies. Mūždien ir pilnveidošanās, tāpēc, kad Vaizmils to var atļauties, es tagad runāju Gulbenē, aiz manīm tālāk ir Vaizmila ražošanas telpas. Ja tu netici, tu vari pieteikt ekskursiju, visu no A līdz Z ražo tepat Gulbenē. Skaidrs, ka mums nav dateļu lauks, nav arī riekstu plantācija, bet pati ražošana, izeivielas tiek izvēlēts no, drošiem piegādātājiem, viss tiek pārbaudīts, un visa ražošana, kopā salikšana, izveidošana no A līdz Z Gulbenē. Te nav nekāds Ķīnas white label vai kas. Tālāk. Šī reklāmas pauze ir beigusies. Turpinām. Ja man ārā tumšs jāiet mājās ir. Nav laika. Šie te 3. Es viņus sauc pa putriņām. Jeb kā es pirms tam teicu, ciltās maltītes. Principā, maisījums drausmīgi vienkārši. Ir zaļie griķi jau pieminētie. Ir proteīns un ir garšvielas. Goda vārds iespējami veselīgākās garšvielas. 3 veidi garšas. Bieži vien ceļojumos es šos paņem no rīta, tāpēc, ka tas zaļais griķis, viņš iedod tādu kārtīgi un no rīta gribās kaut ko siltu. Un auzu pārslu biesputra man, tā daudz gadu ēst ir apnikusi. Šitās man ļoti patīk. Un te katram akal ir jāgaršo tā, kur viņam mīļākā. Es laikam esmu tomātiņu favorīts, bet ēdu arī pārējās. Nevarētu teikt, ka kādu no viņam negaršo. Droši vien siera kā pēdējā aizies, lai cik tas dīvaini nav, jo es vispār ļoti mīlu sieru. Bet šeit man tomāti, tomāti favorīts. Un tā jau ir vienmēr, kādam kāds būs favorīts. Lūk, un šis, dēļ kā vispār Vaizmils ir radies, manuprāt, ir absolūti unikālākais produkts, tikai ir viena problēma. Latvija tikai, ja mēs Latviju salīdzinām ar tomātu, tad tai zaļajai krāsai bišķīt kaut kas sārci pievienojies. Un ko es ar to domāju? Tā, ka šis produkts tikko tapa, Latvija tam produktam nebija gatava, jo pasaulē, kā es minēju, bija Huel, Y-Food. Nezinu, vai tev ir zinām šie zīmoli vai nē. Ja nav, var apstīties. Bet Latvijā vēl tas nav ienācis, un tagad pirmās kaut kādas dzeramo maltīšu tendences tikai parādās. Un kā es teicu, nevajag no viņām baidīties. Atceries, ka tavs steiks, salāti, zivs vai jebkas, ko tu mīli ikdienā, tam ir jābūt prioritātei. Tur vispār par to nav jautājumu. Bet tā, ka tu nevari tikt pie tās prioritārās pārtikas, tad šis ir, es teiktu tā ir veselīgākā izvēle, un tas būtu salīdzināms kā veselīgākais fast foods. Kāpēc fast foods? Tāpēc, ka tu vari super ātri paēst. Jautājums, cik ātri? Es tev parādīšu. Man viss sagatavots. Ūdens ir ar mani. Šeikers ir ar mani. Ūdens vietā var izmantot arī pienu, bet, kā mēs zinām, ir piena nepanesamības. Pieņemsim, es govs pienu nelietoju jau daudzus gadus. Var augu pienu lietot. Reizēm sajauc kādu dzērienu ar kokos pienu, bet, akal ikdienā vadāt pienu līdzi. Kalnos iet ar pienu paku. Savukārt ūdens, tev gan arī visur ir par rokai, un kalnos tev ir kalnu strauti, avoti un tā tālāk. Man šeit šeikerī bumbiņi, bet es tev, kamēr bēru iekšā, tev izstāstīšu gadījumu, kad 2 gadu atpakaļ, kāpjot uz Užbas ledāju Gruzijā, es paēdu, šitie šeikeri ir ļoti viegli skalojami, viņiem apakšiņas ir apaļas, līdz ar ko tur nekas neieķerās, un kalnos pēc maltītes es parasti ielaju ūdeni, aiztais ciet korķi, sakratu un izlai ārā, un viņš ir tīrs. Lūk, un tā es arī pie Užbas ledāja darīju, tikai viena problēma, es neuzliku korķi, vai attaisīju un lēju. Respektīvi, man bumbiņa aizgāja pa kalnu ūdenskritumu lejā.
Un, nākamā maltīte jau dēļ tā nav atcelta. Gribās ēst, un pie paša užbas ledāja, gribās ēst. Un es paņēmu tikko izkusušu ūdeni, no ledā ielēju šeit, bez bumbiņas. Tajā reizē es kakao garšiņu biju paņēmis. Un tu tici vai nē, pagatavot šo bija tikpat vienkārši un ātri kā tagad. Līdz cik izskaitīja? 10? Nu labi, līdz 10 varbūt izskaitīja. Attaisam, es lai pielas nemok projām, nolaiž parasti. Un tas sastāvs ir tāds, ka viņš ir pilnībā sadalījies, arī bez bumbiņas. Ja tu esi gājis uz sportzāli, gan jau zini proteīna kunkuļus, ja nav šeikerītī sietiņš vai bumbiņa. Šeit kunkuļi, viņi ļoti ātri izkritās, un tas sastāvs ir tāds, ka viņš ir ļoti viegli pagatavojams un viegli dzerams. Kunkuļi nav. Ir tikai kaut kādi augļu gabaliņi, kas arī ir paredzēti, lai būtu ko pakošļāt. Es izstāstīšu to par sastāvu. Jo tā lieta ir sekojoša. Šīs maltītes, 3 pēc skaita patreiz, ir ar plūmēm, bet tur ir arī bietas un citas sastāvdaļas. Ir šo daudz domā ābolu, bet tās patiesībā ir cidonijas, un tur arī ir spirulīns, kas ļoti veselīgs. Un ir kakao gardēžiem, vai tā, kad vajag sevi atalgot kaut kur. Nu, lūk, tās recepts nav tā, ka ir virtuvē vienkārši tapuši. Jā, sākums bija pie ideju dēļ, sauksim viņu tā, bet pēc tam viņas ir noslīpēts pie Latvijas labākajiem uzturzinātniekiem, ja es pareizi atceros LLU. Nu, lūk, un tā katra maltīte viņa ietver 1/3 no cilvēkam nepieciešamās dienas devas vitamīniem un šķiedrvielām, līdz ar ko viņi tev visdrīzāk pat būs uz klasiskā šķīvja netik sabalansēti kā šeit. Skaidrs, ka tu dodies aktīvi atpūtā, kāp kalnos tā, aizies vairāk nekā 3. Tev arī šķīvi aizies vairāk nekā standartā, tāpēc, ka vienkārši lielāks enerģijas patēriņš. Bet tādā ziņā ir baigi forši, ka nav tā smaguma sajūta, un pie tā ir nedaudz jāpierod. Tas man sākumā bija pašam pārsteigums, jo man tikā kādreiz, kad tā ticība nebija tik liela par to, kas radīts. Man šis bija iedots līdz, arī pārējie produkti, bet šis man bija līdz uz kalnu šamonī slēpojot. Un es sataisīju produktu, sataisīju bildes, kā bija lūgts, un izdzēru. Un es biju pārsteigts par to, kad man pietiek enerģija turpināt slēpot. Pulkstenis bija kaut kādi 1 dienā, kad es parasti dodos ēst, bet man neprasījās šajā reizē. Nebija tā smaguma sajūta, kā tas ir pēdot, bet neprasījās. Tā kā, jā, man liekas izcilākais produkts, tāpēc, kad tu esi dabūjis enerģiju, viņš aizņem maz vietu, tie ir 80 grami tikai, un tu pievieno ūdeni, kas ir atrodams visur. Tur iekšā ir dažādu sēklu maisījums, ir proteīns, ir liofilizēti dārzeņi un augļi. Liofilizācija ir šoka saldēšana, kur ar lielu augstumu, man liekas, bija -80 grādi vai -130, es precīzi nepateikšu, šajā neesmu spēcīgs, bet ar šoka saldēšanu dabūna ārā visu mitrumu no jebkā, pieņemsim, no avenes. Avena paliks tāda pati, kā tu redzi, bet tur 95% svars būs pazudis, jo viņā vairs nebūs ūdens. Un savukārt to ūdeni, kā tu pievieno, tu dabūni visu to, kas ir vērtīgs tajā auglī vai dārzenī. Visas uzturvielas paliek, jo, pieņemsim, žāvēšanā tas tiek pazaudēts, bet liofilizācija tas tiek saglabāts. Lūk, līdz ar ko īsumā tas ir visveselīgākais ātrais ēdiens, kāds vien pasaulē ir pieejams, un tas ir radīts tepat Latvijā. Ja rodās kaut kādi jautājumi, droši raksti zvani, uz visu centīšos atbildēt es vai Liena, un priecāsimies, ja arī tavā ikdienā aizmils būs parādījies.